Sveiki, mīļie draugi! Mans vārds ir Imants Miezis. Es dzīvoju Īrijā. Esmu dzīves biedrs, esmu draugs, tēvs, kolēģis darbā. Jā, esmu arī mācītājs. Šodien svētdiena, 23. gada 27. augusts. Un ir kāds labs sākums, par ko es jums vēlos pastāstīt. Un jā, kā jau pie svētdienas, mazas pārdomas un stāsts arī par to, kas varētu būt turpmāk. Tātad paplašināts stāsts. Un gribu sākt ar to, ka tādas pārdomas par dzīvi, ka ir fantastiski sajust, ka dzīve iet uz priekšu un ka mēs šajā procesā varam piedalīties. Ka varam apgūt kaut ko jaunu, varbūt atsvaidzināt kādas iemaņas, ka varam būt gatavi jauniem šī gadsimta izaicinājumiem, bet pašā pamatā un principā tas, ka nevis bojāt, bet veidot šo Dievu radīto pasauli labāku. Un protams, labāk kopā ar viņu. Un katrs mēs varam uzdot sev jautājumu, ko es šodien varu izdarīt? Kā es varu šodien veidot labākas attiecības? Un pie vis tā, kā būt laimīgam? Kā palīdzēt citiem būt laimīgiem? Kā mācīties dot? Kā mācīties saņemt? Un kāds sakamvārds saka, dzīvo dzīvē dzīvu dzīvi. Nu jā. Jēgas pilna un saprotam dzīve, un tā jau ir iespējama ņemot vērā laikam tikai to pieredzi, kas ir bijuši cilvēkiem pirms mums, kuri atstājuši kaut kādas paliekošas pēdas vēsturē. Un varētu tā mūsdienu valodā sacīt, jā, ievērojot dzīves ceļzīmes. Droši vien redzot arī tās ceļzīmes, kurām ir mūžības vērtība, kurās ieskatoties var pamanīt gan brīdinājumu, gan ierobežojumu. Jā, protams, ir arī atļaujošās ceļzīmes. Un labi, ka mēs varam kļūt vērīgāki pret visu, kas notiek apkārt mums. Kļūt dzirdīgāki, kļūt redzīgāki, gan pret sevi, gan pret citiem. Respektīvi veidot saprotam dzīvi. Dzīvot saprotam dzīvi gan sev, gan saviem tuvākajiem. Un saprotam dzīvi droši vien, viņas jēga ir nevis sarežģīt, bet padarīt vieglāku to visiem. Dzīve jau nav viegls process. Padarīt vieglāku visiem, ar kuriem mēs saskaramies dzīves procesā, vienalga, vai tas ir darbā, vai sadzīvē, vai mājās. Un jā, paldies Dievam, mēs visi esam dažādi, dažādiem raksturiem. Un šobrīd pat, jā, dzīvojam dažādās vietās, ne tikai Latvijā, dažādās valstīs. Katram mums ir savi uzdevumi dzīvē. Un katram droši vien mums ir atklājami tie Dieva ieliktie īpašie talanti, kas varētu šo Dievu pasauli padarīt labāku un skaistāku. Un 3 atslēgas vārdi, ko es varētu minēt šodien, tas ir šodien, šeit un tagad, noteikti dzirdēti vārdi. Šodien, šeit un tagad. Un es esmu saticis jūs. 21. gadsimts Īrija, varbūt Latvijā, varbūt, jā, visticamāk jau visur, kur sniedzas internets. Aizsniegt jau mēs varam savējos tagad visur. Un jā, šķiet pavisam nesen tika atklāts šis internets, un tas jau nenozīmē, ka viņš jau nebija pirms tam. Un Dievs jau nav šo pasauli pametis, mīļie. Tā kā varam darboties kopā. Un ar ko tad labu es varētu dalīties? Un patiešām dzīvē daudz kas ir piedzīvots, un varbūt es varu dalīties kādreiz arī ar savām kļūdām. Vienkārši, lai citi nekāptu uz tiem grābekļiem. Mēs jau zinām un esam arī visticamāk pieredzējuši, ka attiecībās elli mēs varam uztaisīt dažu sekundžu laikā, bet veidot produktīvus,
cieņa, atbildības nesoša attiecības, tur patiešām ir jāpieliek griba un spēks. Nu jā, tur reizēm vajadzīga ir augstāka gudrība. Ilglaicīga, saprotama, pieņemama visiem, pieņemama tev, pieņemama man. Nu lūk, tagad par to jaunumu. Esam uzsākuši un veidojam tādu interesantu internetu platformu, kuras nosaukums būs ļoti interesants. Podcastu studija 316.lv. Daudz uzdos jautājumus, kāpēc 316? Lai paliek mazā noslēpumā līdz mūsu šodienas sarunas beigām. Un jā, un es un mani draugi, mūsu komanda, mēs vēlamies vienkārši dalīties ar savu pieredzi, vēlamies būt noderīgi. Un šajā podcastu studijā būs jaukas sarunas, būs intervijas, kuras jau ir iefilmētas viena otru, būs iepazīšanās, būs dzirdami viedokļi, būs paredzams arī interesants tikšanās. Nākotnē noteikti būs video zvani, būs kādi Latvijas vēstures apskati, varbūt īrijas vēstures apskati, gan jau arī mūzika. Domājam par kristīgiem stāstiem, bērniem, kur lasām vakaros. Protams, arī klusuma brīži, lūkšana brīži. Un domājam, jā, arī vismaz reizi mēnesī kāds svētbrīdis vai dievkalpojums tāds, kurš pieejams visiem. Gan tiešraidēs, gan ierakstu veidā. Un tas pats galvenais princips ir, ka mēs centīsimies runāt cilvēkiem saprotamā valodā. Mūsdienu valodā, jā, protams, latviešu valodā. Un šķiet, tas jau ir viens no lielajiem tādiem jautājumiem, kāpēc Dievs mūs radīja kā latviešus. Kāda šeit ir mūsu atbildība? Varbūt kāds piemirsts pienākums. Iespējams, vēl ir kādi piemirsti jēdzieni vai notikumi, kurus liederīgi kopā būtu izcelt gaismā, aplūkot no dažādiem aspektiem. Un jā, tā tad kristīgā video podcastu studija 316.lv. Un Kristus, kā mēs zinām, savos vārdos un savā dzīvē, ko viņš atklāja? Viņš atklāja cilvēkiem, kāds ir Dievs. Kāds ir Dieva raksturs. Un to mēs varam iepazīt tikai iepazīstoties ar šo personu. Un tā lielos vilcienos supergalaktiku, sauļu sistēmu, zvaigžņu, planētu, zemeslodes radītājs, ieceres autors un radītājs. Dievs. Jūru, okeānu, kalnu un ielai radītājs. Visi, kas dzīvs, kas peld, kas lido vai rāpo. Viņš ir šīs zemeslodes ieceres autors, iemesls, radītājs. Un jā, uz tās zemeslodes Latvija, Īrija, Amerika, Austrālija. Visu kontinentu izveidotājs. Te varētu iet līdz bezgalībai. Uzskaitīt visu to, ko cilvēks nav radījis. Kas mums ir dota kā dāvana. Gaisma, uguns, elektrība, radioviļņi, daudz neatklāta lielumu un dziļumu. Bet pār visam tā mūsu iekšējā pasaule. Mūsu izskatu, mūsu īpašo pirkstu nospiedumu, īpašās dvēseles un gara autors un radītājs. Un tu un es viņa acīs, viņa sirdī, nevis nejaušība, bet es gribu teikt, neizmērojams dārgums. Nu lūk, Dievs kā draugs cilvēkam, saprotams un vienmēr klātesošs tev un man. Dievs kā tēvs, uzticams, taisnīgs. Dievs, kurš neatbalsta melus, neatbalsta nepatiesību. Dievs, kurš priecājas, lai viss labais izdotos. Dievs, starp citu, kurš netiesā, bet piedāvā glābt. Piedāvā glābt no nepareizām izvēlēm un, jā, jau arī no nepareizām sekām. Viņiem sāp mūsu nepareizās izvēles. Un interesanti ir tas, ka viņš jau neuzliek papildus nastas, kā dažkārt ir pieņemts domāt.
īstenībā atvieglo dzīvi, padara to saprotamu, dod brīvību, dod telpu, kur būt, kur attīstīties. Tieši tāpat, lai mēs darītu, lai mēs dotu telpu saviem tuvākajiem, kur elpot, kur dzīvot, kur attīstīties. Nu, lūk. Jo tik ļoti Dievs šo pasauli mīlēja. Atrod un izlasi Jāņa evaņģēlija 3. nodaļu, 16. pantu, varbūt arī nākošos. Tad sapratīs, kādēļ tieši šie vārdi ir viena no svarīgākajiem. Kādēļ 3.16? Šī augstākā gudrība, šī lielā inteliģence vēlas, lai tava un man dzīve būtu izdevusies. Lai mēs būtu laimīgi, lai mēs būtu pārliecināti, droši, jebkurā dzīves situācijā. Katram, protams, tā ir sava. Tomēr ir kaut kas viss kopējs. Mēs esam cilvēki. Bet mēs esam mīlēti, un mums ir vērtība. Un mēs nevis ticam, vien mēs zinām, ka ir Dievs, kas ir Dievs, un kāpēc dzīve ir skaista kopā ar viņu. Un Kristus dzīves un attiecība piemērs dzīvē ir tas, kādā veidā mēs cenšamies to īstenot dzīvē, šodien, šeit un tagad, tajā vietā, kur mēs katrs esam. Labvēlība, sirdsgudrība, jā, dziļāka gudrība, kā dzīvot šo dzīvi. Un zinu no pieredzes, ka idejas īstenojās, ja tās nes labo. Idejas īstenojās, ja mēs runājam cilvēkiem saprotamā valodā. Idejas īstenojās, ja tās nes mieru, draudzību, uzticamību, prieku, jā, arī jokus. Kā jau teicu, labākais ir labs piemērs, un man tas ir Kristus piemērs. Nu, lūk, dalīsimies ar labo. Paplašināsim mūsu zināšanu robežas šodien, šeit, tagad, un tas mums viss ļoti, ļoti, ļoti noderēs nākotnē. Aiz tās robežas, kur sākās cita dzīve. Nu, tad tiekamies. Video, platforma, studija 3.16.lv. Dievam jau pieder visas lietas, arī viss šī aparatūra. Un jāsaka, liels paldies Latvijas Luterāņu baznīcai pasaulē. Liels paldies visiem latviešiem pasaulē, kur atbalstīja un atbalsta šo projektu. Lai mums viss labais izdodas. Uz tikšanos!